Lai mēs nestagnējam, bet lai mēs ejam uz priekšu. Meklēt investorus, meklēt jaunus uzņēmējus. Mēs joprojām esam kaut kur 5 gadu atpakaļ. Es gribētu, lai mēs ejam līdz ar laiku. Mans vārds ir Andrejs Zelčs, pārstāvu Nacionālo apvienību, kandidējam ar 8. sarakstu. Un šajā sarakstā esmu 2. Pirmais jautājums. Nosauciet vienu problēmu Daugavpilī, kuru jūs sāktu risināt jau pirmajā dienā, kļūstot par mēru vai uzvaras gadījumā. Jums ir tieši 1 minūte, kad laiks būs beidzies, mēs dosim skaņas signālu, pēc kura runāt vairs nedrīkstēs. Es ilgus gadus esmu strādājis ar uzņēmējiem un vairāk kā 20 gadus. Un tāpēc, manuprāt, viena no lietām, kas attīst jebkura pilsēta, lai kas tā nebūtu, tā ir uzņēmējdarbība. Tāpēc es tiešām ļoti gribētu pievērsties un turpināt darīt to, ko es esmu darījis jau arī līdz šim. Darboties šajā uzņēmējdarbības laukā, meklēt investorus, meklēt jaunus uzņēmējus, veicināt viņu izpratni par to, kāds bizness šobrīd ir vajadzīgs, veicināt viņos izpratni par to, kas notiek pasaulē, lai viņi ražotu to, ko prasa pasaulē, mēs būtu eksportspējīgi, lai mēs varētu radīt darbvietas, un no tā arī aizies viss pārējais, kas pilsētai nepieciešams. Tātad tagad jums būs jāizvelk viena lapiņa no vāzes un jāizlasa, kura apkaime tur ir uzrakstīta. Pēc tam mēs jums parādīsim iepriekš sagatavotus video jautājumus no iedzīvotājiem, kuri konkrētajā apkaimē dzīvo. Grīva. Grīva. Kad atrisināsies Grīvas apkaimē klaiņojošo suņu problēma un apgaismojuma un mistkašu trūkums? Klaiņojošie suņi. Man liekas, ka jebkurai problēmai sākotnēji jāsaprot, kāpēc tas tā notiek, no kurienes viņi klaiņo. Protams, mums ir patvērsums, kas arī veiksmīgi darbojās, bet man liekas, ka vienkārši jautājumam ir jāpieķerās ar visu nopietnību, sākotnēji atrisinot un tālāk nepieļaujot un saprotot, kāpēc tā problēma notiek arī turpmāk. Bet es domāju, tas ir tā visur, bet lielos apmēros, protams, tam nebūtu jābūt. Attiecībā uz ielu apgaismojumu to jārisina tieši tāpat kā jebkura iela apgaismojuma, kur tā nav. Tāpat kā ceļa seguma, tāpat kā apgaismojuma, tāpat kā jebkura infrastruktūra, kas ir nepieciešama. Ja apgaismojuma dzīvojumā fondā nav, tad viņam vienkārši ir jābūt. Kā to tehniski izdarīt, es domāju, es nestāstīšu. Savukārt uz mistkašu trūkumu jautājumu, viņām vienkārši ir jābūt, kā jebkurā rajonā. Un, ja viņi tur nav, tad man šobrīd pat izbrīna, kāpēc viņi tur nav. Jo mēs aktīvi runājam visu laiku par to, ka ir jāšķiro atkritumi, bet ja tur pat bez šķirošanas nav, kur viņus mest, tas ir dīvaini. Doma tā ir gan koalīcijas, gan arī opozīcijas sadarbība, ar ko jūs būtu gatavs veidot koalīciju un ar ko kategoriski nestrādāt kopā. Atbildēji atvēlēta 1 minūte. Mūsu partija atbalsta latviskas vērtības, valstiskas vērtības, drošību. Tāpēc es viennozīmīgi varētu pateikt, ka mēs, protams, sadarbosimies ar tām partijām, kurām mums ir līdzīgas vērtības. Protams, varbūt kaut kādās niansēs atšķirības, bet lai kopumā tas būtu kaut kas mums tuvs. Protams, negribētos šobrīd saukt tās partijas, ar kurām nē, tikai tāpēc, ka, protams, mēs vēl nezinām tos rezultātus, kādi ir gaidāmi. Un kādi gala rezultātā būs, un gribētos teikt, kad būs, tad, protams, arī domāsim, bet es ceru, ka es esmu atbildējis, ka mūs interesē kopējas vērtības. Nākamais jautājums. Vai jūs piekrītat apgalvojumam, ka Daugavpils ir kā Rīgas vai Latvijas pabērns un valdība nepievērš pietiekami uzmanību mūsu pilsētas problēmām? Ja piekrītat, vai jums ir konkrēts plāns, kā to risināt, un lūdzu pamatojiet savu atbildi. Atbildēji ir atvēlētas 3 minūtes. Es negribētu piekrist, ka mēs esam pabērns vai kā kādreiz tika runāts par to, ka mēs esam depresīvs reģions, kurā nekas nenotiek, jo es šai pilsētā dzīvoju vairāk kā 40 gadu un es redzu, ka te viss notiek.
Jautājums ir cits, cik ļoti arī pilsēta grib iesaistīties šajos visas valsts notikumos, cik ļoti ieklausās tajos jautājumos un tajās problēmās, ko risina valsts. Jo nereti vien mums tiešām sabiedrībā pauž tādu uzskatu, ka mēs esam pašpietiekami, mums neko nevajag no visas pārējās Latvijas. Lieciet mūs mierā, mēs dzīvosim savā nocietinātajā Daugavpilī pēc tiem likumiem un sapratnes, kā tas mums liekas pašiem svarīgi. Tāpēc es negribētu teikt, ka mēs esam pabērni vai mēs esam nošķirti. Jautājums ir, vai mēs tiešām gribam ar visu sirdi un dvēseli iesaistīties tajos procesos, kas notiek, kā jau es teicu, apkārt. Tāpēc mums ir nepieciešama sadarbība, mums ir jāieklausās, kas notiek citur, mums ir jāpārņem labākā pieredze. Un tiešām nav jādzīvo pēc saviem likumiem, bet ir jāņem tas labais, kas jau kaut kur ir noticis, un tas pats jāievieš šeit. Tādēļ man nebūs atbildēju uz šo jautājumu risinājumu, ko darīt, lai tas tā nebūtu, jo es negluži uzskatu, ka tas tā ir. Savukārt tas, ka mums daudz procesu šobrīd notiek citādāk, ar citu izpratni, ar jau pieminēto vārdu citām vērtībām, tam es gan piekrītu. Nākamais jautājums. Mūsu pilsētā ļoti lēni notiek mājokļu renovācijas. Starp citu, vai jums ir zināms, cik mājas ir pilsētā renovētas? Dzīvojamais fonds ir ļoti novecojis. Kā jūs plānojat risināt šo problēmu? Atbildēji atkal 3 minūtes. Ja es nemaldos, tad bija nosiltināts nedaudz vairāk par 10 mājām, iespējams 12, bet, protams, tas cipars iespējams ik pa laikam mainās, tāpēc arī ir jautājums, vai viņas bija nosiltinātas kopumā visa māja, vai tas ir tikai sāni, vai tas ir tikai notekreņa nomaiņa un jumta uzlikšana. Tas tiešām Latvijas mērogos priekš lielas pilsētas, manuprāt, ir ļoti maz, jo tās ir izmaksas pašiem iedzīvotājiem. Es zinu, ka šis process ir nedaudz labāk aizgājis kopš pagājušā gada uz priekšu, bet joprojām ir ļoti sarežģīti risināt šo jautājumu, jo paši iedzīvotāji ļoti nelabprāt un neaktīvi iesaistās šajā procesā, kas, manuprāt, nebūtu pietiekami gudri, jo labie piemēri no tām mājām, kur tiešām šis siltinājums ir veikts, saņemot līdzfinansējumu, vēl jau vairāk tam ir līdzfinansējums. Tas nav uz iedzīvotāju pilnīgi finansējumu. Tādēļ šobrīd, man liekas, būtu joprojām labākais laiks to darīt. Citu Latvijas pilsētu pieredzi jau 10 un 20 gadus atpakaļ rādīja stipri labāks rezultāts, nekā mēs esam sasnieguši uz šo brīdi. Viena lieta, tas ir arī pilsētas izskats, jo, ja pilsētas viesis sagaidīs vecās paneļu mājas pelēkās un diezgan nožēlojami izskata, tad arī turists un investors un neviens cits tas arī nepiesaistīs. Tāpēc, manuprāt, energoefektivitāte ir ļoti svarīgs jautājums, tas ir jāsiltina. Un savukārt, lai uzlabotu dzīvojamo fondu, kā vienmēr risinājums jau ir tikai viens – veidot jaunu. Tāpēc ir jāmeklē iespējas vai par kādiem fondiem vai par kādiem līdzekļiem, bet iespējams veidot vai nu rindumājas, vai nu pašvaldības izīrējums dzīvokļus ar izpirkuma tiesībām. Šīs programmas ir, tas nav nekas jauns. Jā. Cita lieta, ka viņas šobrīd nestrādā Daugavpilī, bet es jau dzirdēju, ka mums atkal ir jautājums par to, ka drīz parādīsies tomēr viena jaunbūve. Pēdējo 10 gadu laikā tas ir ļoti pozitīvi. Iespējams, tas ir parādījies tieši tagad, tāpēc, ka pats laiks tam parādīties tieši tagad. Bet, dzīvojamais fonds mums ir jāmaina, jo šīs mājas nav mūžīgas un agri vai vēl var sākties diezgan nepatīkams lietas ar šīm mājām. Paldies! Nākamais jautājums. Vai jūs saskaņotu praida gājienu Daugavpilī, ja saņemtu šādu pieteikumu? Vai jūs pats arī tajā piedalītos? Kāpēc? Atbildēju atvēlēt 1 minūti. Es domāju, ka katram cilvēkam ir tiesības uz izpausties, un es nesaskatu gājienā kā tādā nekādu iemeslu ierobežot, ja kāda cilvēka grupa grib par to izteikties.
Pats es visdrīzāk nepiedalītos, jo iespējams tas ir tāpēc, ka mans vērtības ir šajā jautājumā nedaudz citas. Bet te pašā laikā man liekas, ka mēs dzīvojam pietiekoši demokrātiskā valstī, lai mēs ļautu cilvēkiem izpausties vēl jau vairāk, ja tas nav uz agresiju vai uz kaut kādiem pārkāpumiem vērsts pasākums. Paldies! Tagad lūdzu nosauciet ciparu no 1 līdz 10. Mēs jums parādīsim attēlu ar kādu objektu Daugavpilī, un jums būs jāpasaka, kas tas ir, kādas problēmas ar to ir saistītas, jums zināmas, un kā jūs tās risinātu. Un atbildē būs 3 minūtes. Jūs cipars no 1 līdz 10. Lai šoreiz būtu 8. 8. Ko jūs redzat šajā bildē? Mēs laikam turpināsim iepriekš. Pirmā jautājuma turpinājumu, jā. Dzīvnieku patversme. Tā ir problēma, kas sākās no atbildības, manuprāt, no pašiedzīvotāju atbildības, kuri nereti izvēlās sev četrkājienos vai citus draugus, un pēc tam viņiem kaut kas mainās, viņiem kaut kas nepatīk, un viņi vairāk viņus negrib. Tas ir tiešām bēdīgs fakts. Es pirmkārt sāktu varbūt tiešām aicināt domāt atbildīgi par to, ko mēs pieredzinām. Es saprotu arī, ka šo dzīvnieku, kas tur ir atstāts, skaits ir pietiekami liels, un iespējams tas kaut kādā veidā jārisina, neļaujot dzīvniekiem tur nonākt, lai īpašnieki ir atbildīgi, lai viņi reģistrē savus mājdzīvniekus. Galu beigās, protams, arī finansējums, es zinu, šo patvērsmu uzturēšanai vienmēr nepietiekams, tāpēc ļoti daudz izvēlās arī kaut kādā veidā no savas puses atbalstīt to. Tā ir problēma, bet man liekas, ir jāsāk ar pašiem cilvēkiem, un, protams, viņai būtu jāiedziļinās, lai saprastu tos iemeslus, kāpēc šo dzīvnieku ir joprojām daudz un kā viņi tur nonāk. Bet tieši kā Daugavpils domas deputāts, kā jūs risināt šo problēmu? Kā domas deputāts es noskaidrot, kas ir problēma, vai viņi ir daudz, vai viņiem nepietiek finansējuma, jeb kāds ir tieši. Kas ir tieši tas, kas samazinās šo pamesto dzīvnieku skaitu, jeb nepieskatīto dzīvnieku skaitu. Un jautājums arī par finansējumu, ja? lai saprastu, kāpēc patversmēm nepietiek iespējams naudas šo dzīvnieku uzturēšanai. Šajā gadījumā gan būtu jāiedziļinās skaitļos. Paldies! Jūsu programmā ir teikts, ka padarīsiet Daugavpili ne tikai latvisku, bet arī plaukstošu. Nosauciet konkrētus risinājumus vai projektus, pateicoties kuriem mūsu pilsēta kļūs par finansiāli neatkarīgu, kā rakstīts jūsu programmā. Kā jau es teicu, viens no dzinuļiem, lai cilvēki dzīvotu pilsētā labi un pārtikuši, tā ir uzņēmējdarbība. Uzņēmējdarbība tās ir jaunas darba vietas. Uzņēmējdarbība tās ir algas, kuras var tālāk ieguldīt savās ģimenēs, lemt par šo ģimeņu palielināšanu. Jo pa lielam jau viss šīs lietas ir ļoti saistītas. Uzņēmējdarbība un cilvēki pilsētā ir divas lietas, kuras ir ļoti būtiskas. Ja mēs runājam par savukārt uzņēmējdarbību, ko tur darīt, pirmkārt es mainītu šī brīža esošās atbalsta programmas, lai kā tas dažkārt notiek, tā būtu nevis vienkārši grantu saņemšana un iztērēšana, bet tiešām rezultatīvs darbs uz jaunu uzņēmumu veidošanos ar jaunām darbvietām, ar eksportspēju, ar naudas piesaistīšanu atpakaļ uz mūsu pilsētu. Un arī manis jau pieminētā investoru meklēšana, kas ir jādara proaktīvi, jo ja mums neienāks jauni uzņēmumi, ja mums neienāks uzņēmumi ar augstu pievienoto vērtību, kas ražo produkts ar augstu pievienoto vērtību, eksportspējīgi, tad, diemžēl, ar šo pieņemto Daugavpilī tradicionālo biznesu būs ļoti grūti padarīt pilsētu pa plaukstošu. Tāpēc kopsavilkumā es varu pateikt, ka plaukstoši viņi būs tad, ja būs
cilvēki un ja būs uzņēmējdarbība. Ja es drīkstu papildu jautājumu, kur jūs tos investorus gribētu meklēt, atrast? Sāksim ar to, ka viņi tiešām ir jāmeklē. Man ir aizdoms, ka mēs šobrīd vienkārši gaidām, ka viņi nāks. Bet tas darās diezgan pasaulē pieņemtā veidā. Ir jādodās tur, kur viņi ir jāreprezentē savas pilsētas priekšrocības, un mums tādas ir, salīdzinoši arī ar citām Latvijas pilsētām. Gala beigās mums ir uzņēmumi, kas jau ir ienākuši pilsētā, kaut kāda iemesla dēļ viņi šeit jau ir, un viņu skaits turpina pieaugt. Tātad mēs esam pievilcīgi. Un ja mēs esam bijuši pievilcīgi pēdējiem 5 uzņēmējiem, tad aptaujājot un aicinot vēl jaunus 100, iespējams radīsies vēl 5. Tāpēc atkārtošu vēlreiz, tas ir vienkārši jādara proaktīvi, ir jārunā, ir jārāda savas priekšrocības, un vēlreiz atkārtošos, ka viņas ir. Paldies! Kāda būs Daugavpils pēc 4 gadiem, ja kļūsiet par mēru, vai jūsu partijas uzvaras gadījumā atbildēji atvēlēta 1 minūte? Es redzu to procesu uzlabošanos, kas šobrīd ir šķietami jāuzlabo. Es redzu arvien vairāk cilvēku pilsētas ielās, es redzu arvien vairāk strādājošu cilvēku, es redzu arvien vairāk ienākošas jaunas nozares un darbību šajās nozarēs. Es tiešām redzu to, ka cilvēki izprot, kas notiek apkārt, kas notiek pasaulē, un pieņem to. Tas attiecās uz viņu prasmēm, uz viņu izglītības un izpratnes jautājumiem. Lai nav tā, ka tajā brīdī, kad jau vispārējā pasauli runā par vienu, mēs joprojām esam kaut kur 5 gadu atpakaļ. Es gribētu, lai mēs ejam līdz ar laiku. Tagad jums būs tieši 1 minūte, lai uzrunātu vēlētājus. Sakiet visu, ko uzskatāt par svarīgu, taču pēc signāla jums nekavējoties būs jāpārtrauc runāt. Un atkal 1 minūte. Uzrunājot vēlētājus, es gribētu aicināt katru padomāt par to, ka mēs dzīvojam Latvijā, ka mums ir ļoti svarīgi būt attīstītai pilsētai, kas lepojās ar to, kas šeit notiek, lai arī pārējās Latvijas pilsētas lepojās ar to, ka mēs esam daļa no Latvijas. Es tiešām aicinātu padomāt par savu izvēli, lai mēs neejam atpakaļ, lai mēs nestagnējam, bet lai mēs ejam uz priekšu. Lai mēs ejam uz priekšu, attīstot jaunas lietas, jaunas projekts, lai mūsu pilsēta paliek skaistāka, lai mūsu pilsēta paliek pārtikušāka, lai mēs ieklausamies arī tajās lietās, par ko runā citur Latvijā, lai mēs pārņemam šo labāko pieredzi. Es gribētu aicināt iedzīvotājus uzticēties Nacionālajai apvienībai un ticēt, ka mūsu komanda spēj padarīt pilsētu labāku.